Record un... Jā, nu tā. Un tā, tad tas ir šeit. Samazināšu lodziņu. Tā, un uztaisīšu pilnu ekrānu. Nu tā. Un jā, tad šodien runāsim par iekšējā bērnu dziedināšanu. Jā, kā es saku, man ik pa laikam parādās paziņojumi, ka man vajag ielaist kādu, kas ir uzgaidāmajā telpā. Tā. Un diemžēl ir tā, ka es varu to izdarīt tikai tad, kad ekrāns nav pilnekrānā. Tā. Tūlīt. Es neesmu beigies tehnoloģiju cilvēks. Man ir citi talanti. Tā. Un kaut kā man nesanāk to izdarīt. Jo tagad prezentācija ir pilnekrānā. Tā. Tad man ir jāielaiž cilvēki. Tā. Varbūt es īstenībā varētu pievienoties no telefona šim mītingam, un tad man būtu vieglāk ielaist cilvēkus iekšā. Jo vienkārši tad, kad es to daru, tad, kad man ir pilnekrānā prezentācija, lai es varu prezentēt, tad man nerādās peles kursoriņš, līdz ar to es arī nevaru redzēt, kur ir pele, lai es varu nospiest to, kad es varu ielaist iekšā cilvēkus. Tā, un ielaidīsim savu telefonu iekšā. Tā. Savu audio. Tā, kāds man saka, pie participants var mēģināt uzspiest un tad izklišķināt laukā waiting room. Tā kā es to varu izdarīt, tā participants man ir. More. Oh, enable waiting room. Disable waiting room. Jā, paldies tev, Laina. Jā, Laina ierakstījusi komentāru ļoti vērtīgu. Tagad man tas noderēs arī priekšdienām. Tā. Bet man joprojām rādās waiting room. Tā. Jā, piedodiet par gaidīšanu. Ok, cerams, ka tagad ir viss kārtībā. Nē, man joprojām rādās waiting room. Recording in progress. Ok, tā. Nē, tas arī nestrādās. Labi. Tā, tad vienkārši sākam un cerēsim, ka viss būs kārtībā. Tā. Zoom. Labi. Tad jā, ko mēs šodien darīsim? Tad runāsim par iekšējo bērnu. Un protams, šis temats ir ļoti plašs. Un es atvainojos, man atkal rādās waiting room. Tā, admit. Tā, diemžēl būs tā, kad prezentācija nebūs pilnekrānā. Pamēģināsim izdarīt šādi. Okay. Un, jā, tātad runāsim šodien par iekšējo bērnu. Šis temats ir ļoti plašs, šeit ir ļoti daudz dažādu aspektu, ko runāt. Tas, par ko mēs šodien runāsim, tie būs vairāk teorētiski aspekti, bet ar daudzām praktiskām idejām. Bet tas ir kaut kas, pie kā es esmu strādājusi patiesībā vairākus gadus jau savā dzīvē. Es pati esmu noklausījusies daudz dažādus kursus, lekcijas. Es teiktu, ka es
attiecībā par šo tēmu, par iekšējo dziedināšanos, par iekšējo bērnu dziedināšanu, par nervu sistēmas regulēšanu, tam līdzīgiem tematiem. Es teiktu, ka es esmu ieguldījusi noteikti vairāk kā 1000 stundas dažādās lekcijās, dažādos kursos, semināros un pati savā attīstībā, savā izaugsmē, savā dziedināšanās procesā. Nu tā kā tas ir kaut kas, ko ir grūti pilnībā izrunāt vienas stundas ietvaros, bet es centīšos jums šodien sniegt tos galvenos, tos svarīgākos aspektus, ko es pati esmu sapratusi no tā, ko es esmu mācījusies, no transformācijas savā dzīvē, no darba ar klientiem, kas ir tas, kas ir būtiskākais runājot par šo tematu. Nedaudz par mani. Jā, kam ir interese, var izlasīt arī tos faktus, kas par mani šeit ir rakstīti. Kādi noteikti jau zina mani, jo ir pievienojušies citām iepriekšējām lekcijām, kādiem šī ir pirmā lekcija, kam viņi pievienojās. Bet jā, īsumā, ko es gribētu par sevi uzsvērt, ir, ka es iesāku, jā, kad es iesāku ar sevi strādāt, un arī, kad es iesāku strādāt ar klientiem, tas viss vairāk bija tādā prāta līmenī, un es iesāku kā tā saucamais mindset coach, kā domāšanas veidu coach, jo man likās, ka, okay, ja es izmainīšu to, kā es domāju, es varēšu izmainīt savu dzīvi. Bet ar laiku es sapratu, ka tur tomēr ir dziļāki līmeņi. Nepietiek tikai ar to, ka mēs izmainām savas domas, ir vajadzīgs strādāt arī ar ķermeni, ar nervu sistēmu. Jo tas ir tur, kur glabājās tās traumas, kur glabājās tie iekšējā bērna ievainojumi, par ko mēs šodien runāsim. Un vienkārši strādājot apzinātā prāta līmenī, tur ir ļoti limitēta pieeja, cik var tam piekļūt un cik var panākt transformāciju. Un tieši tāpēc arī pēdējos gados es esmu vairāk pievērsusies tieši darbam ar nervu sistēmu, somatiskajām terapijām, arī apgūstot dažādas pasaulē pazīstamas somatiskās terapijas. Tā man rāda atkal reading room. Tā tūlīt. Vēl kursoriņš. Tā. Okay. Man būs mācības nākamajām reizēm, kad es uzstādu settingus Zoom mītingiem, kad vienmēr izciksēt laukā uzgaidāmo telpu. Un lai viss būtu uz vienas lapas, kas tad ir iekšējais bērns? Iekšējais bērns ir tā mūsu zemapziņas prāta daļa, kas reprezentē mūsu agrīnās pieredzes, sajūtas, emocijas, pieņemtos uzskatus. Tā. Okay. Tātad, jā, iekšējais bērns reprezentē mūsu agrīnās pieredzes, sajūtas, emocijas, pieņemtos uzskatus. Es ļoti atvainojos, ka tā, bet jā, laikam būs jāatstāja prezentācija šādā veidā. Jo, diemžēl, nav iespējams noņemt tagad settingos to uzgaidāmo telpu, kā izskatās. Paskatīšos vēlreiz, bet ok, tā. Jā. Un šīs agrīnās pieredzes, sajūtas, emocijas, pieņemtie uzskati, tie var būt gan pozitīvi, gan negatīvi, patīkami, nepatīkami. Bet tas, ko ir svarīgi atcerēties, ir, ka, lai kas ar mums ir noticies, tie uzskati, kas ir izveidojušies, tās mūsu interpretācijas, tas ir kaut kas, ko mēs varam pārmainīt, ko mēs varam pastīties citādāk uz to, bet tas, kā mēs kā bērni esam jutušies kaut kādu pieredžu rezultātā, tas ir, un es arī varbūt palūkšu, es vienmēr arī man ļoti patīk vienmēr, kad cilvēki arī pieslēdzās ar kamerām, bet varbūt uz šo reizīti es tiešām palūkšu. Varbūt, ja ir kameras izslēgtas, jo tad vienkārši ierakstam, jo tad ir vienkāršāk priekš ieraksta. Citādāk. Man patīkās, ka ir jūsu sejas arī, ka es redzu jūsu sejas, bet vienkārši tad ir tie dažādie lodziņi, ko parasti var redzēt arī ierakstā, un tad tie lodziņi aizsardz prezentāciju.
un tad, kad skatās ierakstu, tad nevar pilnībā redzēt prezentāciju. Nu tā, un jā, tātad, ja mēs esam piedzīvojuši traumatiskas pieredzes un mums ir iztrūkusi emocionālo vajadzību apmierināšana, tad mūsu iekšējais bērns glabā šos ievainojumus, kas var būt dažādas emocijas, kauns, bailes, atstumtība, nepieņemšana, vainas sajūta, dusmas, skumjas un tā tālāk. Un, tā. Un kā tad tas ietekmē mūsu ikdienu? Kā tad tas ietekmē mūsu ikdienu? Kad mūsu tā saucamais draudu centrs, jeb bāļu centrs amigdala, tad mūsu smadzenēs, mūsu smadzeņu limbiskajā sistēmā, kas ir zemapziņas prāta daļa, tur atrodas tā saucamā amigdala. Atrodas tā saucamais draudu centrs, jeb amigdala, droši vien esat dzirdējuši. Un ja amigdala kaut ko saredz mūsu apkārtējā vidē, mūsu attiecībās ar citiem cilvēkiem, ja kāds stresors, ja kāds triggeris, ja mūsu amigdala saredz kaut ko kā potenciālu draudu, tad tā atslēdz mūsu smadzeņu racionālās daļas, lai visu enerģiju novirzītu izdzīvošanai. Tas ir tas, ko angliski sauc par amigdala hijack. Un tas tiešām ir tīri izdzīvošanai, un tas atkarīgs arī ir no tā, cik stiprs ir tas stresors. Ir tā mūsu iepriekšējā pieredze sastopoties ar to stresoru. Piemēram, vienkārši piemēram, tā. Piemēram, man ir bail no zirnekļiem. Bet, ja tas ir kaut kāds, piemēram, ja tas ir kaut kāds maziņš zirneklītis vai tas ir tā saucamais ziks, tad ir ok, man nav tādas paniskas bailes no tādas zirnekļa, bet ja tas ir liels zirneklis, tā kā, piemēram, šajā zīmējumā, tad man ieslēgsies, es tikšu mobilizēta, man ieslēgsies stresa stāvoklis, man enerģija tiks mobilizēta tam, kā es pēc iespējas ātrāk varu tikt galā ar to draudu. Ja? Un es nevarēšu mierīgi pasēdēt krēslā vai gultā un palasīt grāmatu vai sarakstīties ar draugiem vai čatot ar kādu vai sazvanīties ar kādu, runāties ar kādu. Visa man enerģija tiks mobilizēta, kā es tagad varu tikt projām no tā milzīgā zirnekļa, kā es to milzīgo zirnekli varu dabūt laukā no istabas un kā es viņu varu dabūt laukā no mājas. Nu tā. Jo tajā brīdī man nav vajadzīga pieeja racionālajai domāšanai, visa enerģija tiek mobilizēta, lai es varētu izdzīvot. Nu tā. Un mēs nevaram tajā brīdī padomāt racionāli. Un mūsu nervu sistēma ir tā kā organisma drošības sistēma. Mēs to varam salīdzināt. Tā kā, piemēram, ir signalizācija, kas ir uzstādīta mājā, un tad ir šī signalizācijas datoriņš, kas ir ieprogrammēts kādos veidos reaģēt uz jebkādām, piemēram, kustībām, kas notiek mājā, vai jebkas cits, kas notiek mājās, lai reaģētu uz tām un lai signalizētu par iespējamiem potenciālajiem draudiem un nedrošību. Tāpat tās ir arī ar mūsu nervu sistēmu. Un šis datoriņš, ko salīdzināt ar mūsu nervu sistēmu, šī signalizācijas sistēma, atkarīgs no tā, kā viņa ir ieprogrammēta, cik sensitīva viņa ir. Un ja, piemēram, mēs iepriekš esam piedzīvojuši, ka kāds ielaužās mūsu mājā, tad mēs to signalizācijas sistēmu ieprogrammēsim, noregulēsim tā, lai viņa tiešām reaģē, lai ir ļoti sensitīva, lai tā reaģē uz jebkādām potenciālajām briesmām. Ja? Un, ja mūsu nervu sistēma ir piedzīvojusi traumas un šī traumatiskā stresa enerģija ir palikusi nervu sistēmā, tad mūsu nervu sistēma strādā pastiprinātā režīmā, skenējot apkārtējo vidi, meklējot draudus. Un līdz ar to, ja nervu sistēma ir piedzīvojusi traumas, un šīs traumas ir neizrisinātas, tad mūsu nervu sistēma ir jūtīgāka pret jebkādiem triggeriem apkārtējā vidē, attiecībās ar citiem cilvēkiem, un arī uz to, kas notiek mūsos, jo nervu sistēmas uzdevums ir mūs pasargāt. Un
mūsu nervu sistēmas uzdevums, tās mērķis nav izaugsme, uzlabošanās, mērķi, piepildījums un tā tālāk. Tā kā tās visas foršās lietas, ko mēs vēlamies savā dzīvē, tā kā mēs vēlamies piepildītas, veselīgas, mīlošas attiecības, mēs vēlamies uzlabojumus savās finansēs, mēs vēlamies izaugsmi savā karjerā vai labāks rezultāts savā biznesā, vai spēt vienkārši atslābināties, atpūsties kvalitatīvā veidā. Visas tās labās lietas, ko mēs vēlamies, bet ja nervu sistēma ir ja nervu sistēma, balstoties uz mūsu agrīnajām pieredzēm, ir iestatīta tā, ka tās lietas nav drošas, tā ir pieradusi pie stresa, pie nedrošības, pie haosa, tās mērķis ir izdzīvošana. Nu tā. Un līdz ar to mūsu nervu sistēma var saskatīt draudus, kur tie nav, un reaģēt tā, it kā tie būtu reāli draudi. Kas būtu, ko varētu salīdzināt tā kā ar neatbilstoši saprogrammētu mājas signalizāciju, kas ir tik ļoti sensitīva, ka tā reaģē pat tad, kad tu, kas dzīvo savā mājā, pat tad, kad tu kaut ko dari, tad, kad tu staigā, nezinu, tu taisi ēst vai ko tu dari, uzreiz jau signalizācija ieslēdzās, bīp, kaut kas nav kārtībā. Esam stresā, nav drošība. Nu tā. Un tas ir iemesls, kāpēc šis un arī tas, ka tad, kad mēs saskat kaut ko kā potenciālus draudus un nervu sistēma tiek mobilizēta izdzīvošanai, tik galā ar šo stresoru, tik galā ar šiem draudiem, tad mums nav pieejas mūsu racionālajai domāšanai. Tas ir iemesls, kāpēc cilvēki bieži vien saka, es uzvedos kā bērns. Ja, kad viņi kaut kādā veidā reaģēja, kad viņi kaut kādā veidā tika trigeroti, es tad uzvedos kā bērns. Jo vienkārši tajā brīdī viņiem nebija pieejas savai racionālajai domāšanai. Viņi reaģēja tā, kā viņu nervu sistēma ir iestatīta balstoties uz agrīnajām bērnības pieredzēm, balstoties uz to, kādi ir tie neizrisināti iekšējā bērna ievainojumi. Un ievainotais iekšējais bērns. Kas ir ievainots iekšējais bērns? Tā ir daļa mūsos, kas savā ziņā ir tā kā iesalusi laikā, saglabājot to pašu izpratnes un apziņas līmeni, kā tad, kad notika oriģinālās traumatizējošās pieredzes. Ja, kaut kā daļa mūsos tiešām saredz lietas un uzvedās kā bērns, un ja kaut kas trigero tās oriģinālās pieredzes, tās oriģinālās sākotnējās situācijas, kas glabājas nervu sistēmā, kas glabājas mūsu neapzinātajā prātā, tad mēs tiešām reaģējam tā kā šis ievainotais iekšējais bērns. Un tādējādi, ja mums ir neizrisinātas traumas, tad kaut kas, kas tagadnē kaut nedaudz atgādina sākotnējās sāpes, tad mūsu ievainotais iekšējais bērns reaģē. Un patiesībā tas, kas reaģē, pat ir nevis iekšējais bērns, bet tas ir aizsardzības mehānisms, kas zem sevis slēpj to ievainoto iekšējā bērna ievainojumu. Tā kā, piemēram, bērna ievainojums ir atstumtība, ja mēs kā bērni esam piedzīvojuši atstumtību, pamestību, tad, piemēram, tik vienkārši situācija, kā, piemēram, partneris laicīgi neatbild uz ziņu. Jā, vai ziņu, vai neatbild uz telefonu zvanu. Un mēs jau sākam kļūt stresā, jo mums ir šis neizrisinātais pamestības iekšējā bērna ievainojums. Un tad šie aizsargu mehānismi, piemēram, ieslēdzās dažādi aizsargu mehānismi. Piemēram, es tagad vienkārši ignorēšu, kad viņš vai viņa man kaut ko atbildēs, tad es vispār necelšu telefonu, es neatbildēšu uz to ziņu kādu laiku, ieslēdzās aizsargu mehānismus. Vai es apvainošos, un tad tā apvainošanās izpaužās tad arī komunikācijā tad ar to cilvēku. Vai cilvēks sāk sevi žēlot, tā kā tāds nozīmē, ka es neesmu svarīga viņam vai viņai, kā viņš šādi. Nu tā. Bet cilvēks vienkārši varēja būt tiešām aizņemts ar kaut ko, tā, ka viņš nevarēja tajā brīdī atbildēt. Tur vispār nebija nekas tam līdzīgs domāts, bet tāpēc, ka mums ir tas iekšējā bērna ievainojums, mums ieslēdzās tie pastiprinātie aizsardzības mehānismi, kas mums liek tā reaģēt. Un šeit ir svarīgi par šo runājot, ir ļoti svarīgi saprast, cik ļoti būtiska loma ir agrīnajām sociālajām attiecībām.
respektīvi attiecībām ģimenē, attiecībām ar vecākiem, vai varbūt kādiem citiem tuviem aprūpētājiem, kas ir bijuši, varbūt vecmāmiņa, vectētiņš, kas rūpējušies par mums. Bet, parasti primārais aprūpētājs ir mamma. Ir reizes ir situācijas, kad, piemēram, varbūt vecmāmiņa ir rūpējusies, vai tante, vai kāds cits cilvēks ir bijis primārais aprūpētājs, vai tētis. Tā. Bet tiešām šīm agrīnajām sociālajām attiecībām ir dziļi būtiska loma smadzeņu un nervu sistēmas attīstībā. Esam pieredzējuši, arī tas, ko mēs neesam pieredzējuši, bet kas ir bijis vajadzīgs, piemēram, emocionālo vajadzību apmierināšana, tas viss veido mūsu redzējumu uz sevi, uz savu vietu pasaulē, uz mūsu attiecībām, kā veidot attiecības ar citiem cilvēkiem un tā tālāk. Tas izveido tiešām tādu pamatu, to prizmu, caur ko mēs visu redzam, caur ko mēs reaģējam, kā mēs redzam pasauli un kā mēs attiecīgi rīkojamies. Un šie piesaistes veidi ir emocionālās saiknes veidi, kādi mums izveidojās ar mūsu vecākiem vai citiem aprūpētājiem. Tie nosaka, kādas izveidosies mūsu tuvās intīmās attiecības ar citiem tuvākiem cilvēkiem mūsu dzīvē, arī kā pieaugušajiem. Ja vien mēs nesadziedējam to, kas ir iztrūcis, lai veidotos drošāks piesaistes veids. Tātad, kas ir vajadzīgs, lai izveidotos droša piesaiste? Ir attiecībā no vecāku vai šo primāro aprūpētāju puses pret bērnu ir vajadzīga paredzamība, konstantums, jūtīgums pret bērna vajadzībām, ka atbild uz bērna vajadzībām, gan fiziskajām, gan, es uztveru, arī emocionālajām. Tas ir ļoti būtiski. Emocionālā pieejamība, fiziskais kontakts, pieskārieni. Tas viss ir vajadzīgs, lai veidotos droša piesaiste. Nav iespējami perfekti vecāki. Jā. Bet tik un tā ir iespējams, ka izveidojas droša piesaiste. Un šeit es gribu, ja kāds ir šeit māmiņas, kas klausās, es negribu, ka jūs tagad jūtaties tā, ka ja kādā brīdī nav sanācis atbildēt uz kādām bērna vajadzībām, ka tagad viss ir sabojāts, ka tagad bērnam neizveidosies droša piesaiste. Nē. Jā. Tas, kas ir svarīgi, ir, kad vecāks fokusējās uz šo saiknes veidošanu ar bērnu, un tajos brīžos, kad gadās šis saiknes pārāvums, šis connection pārāvums ar bērnu, ka vecāks ir apzināts par to un cenšas pēc iespējas ātrāk to salabot. Tā kā, piemēram, vecāks ir sabļāvis uz bērnu un varbūt pat nopērs bērnu, varbūt pat kaut kā iesitis bērnam un tā. Un bērns tagad ir stresā, bērns pārdzīvo par to, viņam liekas, kāpēc tā, tagad es esmu slikts un mani nemīl un tā tālāk. Bet, ja, piemēram, stundu pēc tam, vai varbūt pat nākamajā dienā pēc tam, lai gan diena jau liekas tomēr ilgs laiks, bet, ja tuvākajā laikā, tuvāko stundu laikā, vecāks saprot to, un vecāks atnāk un samīļo bērnu un pasaka, jā, piedod, ka es tā sabļāvu uz tevi, piedod, ka es tevi iesitu, man tā nevajadzēja darīt, un palīdz bērnam saprast to atšķirību starp nepieņemamu uzvedību un to, ka bērns tik un tā ir ok, ka viņš ir mīlēts, ka viņš ir vērtīgs, ka viņš ir pieņemts. Tā kā, piemēram, pasaka, ka jā, šādi rīkoties, tā kā tu rīkojies, nebija pareizi. Piemēram, noņēma mantu brālim, māsai, tā rīkoties nebija pareizi, uzvedība bija nepareiza, bet tu kā bērns, tu kā personība, tu tik un tā esi mīlēts, tu esi pieņemts, tu man esi svarīgs, tu esi vērtīgs. Tas, ka tu izdari kļūdu, tas nemaina tavu vērtību. Tas, ka vecāks palīdz to saprast, tas ir tas, ar ko es domāju, ka šī saikne tiek salabota, ka šis saiknes pārāvums tiek salabots. Un tad arī var izveidoties droša piesaiste, pat ja gadās kādā brīdī, sabļaut vai neatbildēt uz bērnu vajadzībām, nebūt pieejamam bērnam un tā tālāk. Un kad ir šī drošā piesaiste, tad bērns kā pieaugušais, tad viņš ir drošs, sociāls, pārliecināts par sevi, un viņa var veidot veselīgu balansu vajadzībā pēc intimitātes un spējā būt patstāvīgam un spēj uzticēties attiecībās ar citiem cilvēkiem, intīmajās attiecībās. Bet, ja šī drošā piesaiste nav izveidojusies,
iekšējā bērna ievainojumi, tad izveidojas kāds no nedrošās piesaistes veidiem, tā kā, piemēram, trauksmainā piesaiste. Un trauksmainā piesaiste izveidojās tad, kad vecāku un bērnu attiecībās ir neparedzamība. Tad, kad vecāks dažreiz ir emocionāli pieejams, bet dažreiz ir atsvešināts un nepieejams, un bērns nesaprot, kāpēc tā. Jā. Un kā pieaugušajam, tad arī intīmajās attiecībās vai vispār attiecībās ar tuviem cilvēkiem, tad šim bērnam kā pieaugušajam jau var būt bailes no atstumtības, izsalkums pēc novērtējuma, ka visu laiku jājūtās ir svarīgam, un jebkādas mazās niansītas tiek uztvērtas, ka ok, es neesmu svarīgs, un ir emocionālie pārdzīvojumi un strīdi. Trauksmainība, ja partneris neatbild laicīgi, vai arī vēl viens nedrošās piesaistes veids, kas izveidojās, ir izvērīgā piesaiste. Tas ir, kad vecāki ir bijuši noraidoši, atsvešināti, tie nav atbildējuši uz bērnu emocionālajām vajadzībām. Un varbūt nevienmēr tāpēc, ka viņi paši, tāpēc, ka viņi nav mīlējuši bērnu, bet varbūt vecāki vienkārši paši ir bijuši tik ļoti aizņemti ar savām lietām, ar kaut kādiem finansiāliem stresiem, darba stresiem, nav spējuši, nav mācējuši atbildēt uz bērnu emocionālajām vajadzībām. Un šeit arī ir tas aspekts, kas ir paudžu traumas, ko es bieži vien novēroju strādājot ar saviem klientiem, ka vecāki varbūt paši ir bijuši jauki, mīloši tā veidā, kā viņi ir spējuši, bet tāpēc, ka viņu vecāki pret viņiem ir bijuši emocionāli nepieejami, un tas nav izrisināts, tas nav salabots, tad attiecīgi viņi paši nespēja būt emocionāli pieejami saviem bērniem. Nu tā var būt paudžu trauma, kas tiek nodota neapzināti no paudzes paudzē. Neatbilst bērnu emocionālajām vajadzībām, bērns sāk ticēt, ka vajadzības netiks atbildētas un atbilstoši pielāgojas tam. Un tad tie mehānismi, kas tad ir raksturīgi kā pieaugušajām, kas izveidojās, tās ir bailes no tuvības, bailes no intimitātes, emocionālā nepieejamība, jo tās domas, tās sajūtas, tās emocijas, tie uzskati, kas glabājas neapzinātajā prātā, ir, ka ok, uz manām vajadzībām tāpatās netiks atbildēts, es tāpatās neesmu svarīgs. Tāpēc kāda jēga man atklāties, kāda jēga man parādīt savu patieso būtību, kāda jēga man tiekties pēc tuvības, ja uz manām vajadzībām tāpatās netiks atbildēts. Un šādi cilvēki parasti kā pieaugušie dod priekšroku paļauties tikai uz sevi. Un tad ir vēl viens šis nedrošās piesaistes veids, dezorganizētā piesaiste, kas ir vēl vairāk traumatisks. Tie ir vecāki, kas ir bijuši pārņemti ar stresu, vardarbība ģimenē, fiziskā, emocionālā. Un bērns ir jūties tā, ka bērns jūtās nedrošs attiecībās ar saviem vecākiem, un bērnam veidojās tendence meklēt tuvību turpat, no kā viņš arī reizē cenšas izbēgt, jo nejūtās droši. Bērnam vajag tuvību, viņš tiecās pēc vecākiem, bet tāpēc, ka vecāki ir nedrošības avots arī tajā pašā reizē, tad arī viņš izvairās no tiem, un tas atspoguļojas kā pieaugušajām attiecībās ar tuvajiem cilvēkiem, ar intīmiem partneriem, atspoguļojas kā tieksme pēc tuvības, bet tajā pašā laikā vēlme no tās izvairīties pa visām varītēm, daudzi sevis sabotējoši uzvedības veidi un grūtības atpazīt un izteikt savas iekšējās pieredzes. Un ko ir svarīgi saprast, ir, kad ir šie traumatizējošie faktori, un tas ir kādas ir bijušas mūsu agrīnās attiecības, kādi mūsu vecāki ir bijuši attiecībās pret mums, cik emocionāli pieejami vai nepieejami un tā tālāk. Ir daudz šie traumatizējošie faktori, kas ir ietekmējuši gan to, kādi mūsu vecāki ir bijuši pret mums, gan arī tas ir ietekmējis to, kādi viņu vecāki ir bijuši pret viņiem, līdz ar to arī kā izveidojās šīs paudžu traumas.
Jebkāda fiziska, emocionāla vardarbība, kas ir piedzīvota, emocionālā nevērība, nepieejamība, pamestība, emocionāli nenobrieduši vecāki, narcistiski vecāki, atkarības ģimenē. Tā kā, um, piemēram, es varu teikt par savu ģimeni, par saviem vecākiem, kad patiesībā, ja es tā atskatos, mani vecāki, viņi tiešām centās izdarīt labāko to, ko spēja, bet ir ļoti liels bijis šis paudžu trauma aspekts. Tā kā, piemēram, tās traumas, ko mana māma un mans tētis bērnībā piedzīvoja savā ģimenē, un to, ko es zinu par viņu ģimenēm, cik traumatizēta tiešām ir bijusi viņu bērnība, ietekmējis to, cik viņi ir spējuši būt emocionāli pieejami man. Un, piemēram, tas ir ietekmējis to, kad manam tēvam radās atkarība, radās alkohola atkarība. Jā, viņš mani mīlēja, viņš centās labāko priekš manis, bet tāpēc, ka viņam bija neizrisināts bērnības traumas, bija tendence kļūt atkarīgam no alkohola, kas attiecīgi radīja vēl vairāk traumatizējošus faktorus, emocionālā vardarbība, emocionālā nepieejamība, narcisisms un tā tālāk. Nu tā kā šīs traumas var būt daudz un dažādas, un viņas tā kā savstarpēji var būt veidojušās kā klucītes pie klucīša, pie nākamā klucīša, pie nākamā klucīša. Nu tā. Un vēl viens svarīgs faktors arī, ko es gribu uzsvērt, ir piesaiste un autentiskums. Tas ir tas, ka mums ir kā bērniem un arī kā pieaugušajiem, mums principā ir divas pamatvajadzības. Tā ir vajadzība pēc saiknes ar citiem cilvēkiem un vajadzība būt mums pašiem, vajadzība pēc autentiskuma. Un bērnībā kā tas izpaužās, ka jā, bērnam ir vajadzība pēc saiknes un bērnam ir vajadzība pēc tā, ka viņš var droši izpaust sevi, būt autentisks, būt patiess. Uz bērnu emocijām tiek atbildēts ar sodu, ar kritiku, ar noraidījumu, ar ignorēšanu vai kādā citādā veidā liekot justies, ka šīs emocijas, ko bērns izrāda, ir nepieņemamas, tad bērns iemācās slēpt to, kas viņš ir patiesībā. Ja uz bērnu tiek bļauts par to, ka viņš izrāda, nezinu, kaut vai par to, ka viņš ir niķīgs, un pavisam normāli, ka bērns ir niķīgs, bet ja uz bērnu par to tiek bļauts, tad bērns saņem to mesidžu, kad, ok, kādas manas emocijas nav pieņemamas, nav droši izpaust sevi, man jācenšas ir pielāgoties un izrādīt tikai tādas emocijas, kādas ir pieņemamas. Un mēs iemācāmies tādā veidā, ka nav droši izpaust sevi, mēs sākam apslāpēt savu patieso būtību un ar laiku pazaudējam saikni ar savu patieso būtību. Un šīs pieredzes veido uzskatus par to, kas mēs esam un kāda ir mūsu vieta pasaulē. Un tādā veidā arī šis konflikts starp saikni un autentiskumu turpina atspoguļoties attiecībās pieaugušā vecumā, kur mēs arī bieži vien varam apslāpēt to, ko mēs patiesībā jūtamies, pat nepamanīt, jo esam pazaudējuši saikni ar to. Primāri cenšamies pielāgoties citiem cilvēkiem, teikt to, ko viņi no mums sagaida, vai apslāpēt kaut ko, ko mēs vēlamies teikt par to, kas ir mūsu vajadzības, kā mēs patiesībā jūtamies, un mēs to apslāpējam, jo mēs baidamies pazaudēt saikni ar šiem cilvēkiem, kas ir mehānisms, kas mūsos jau ir izveidojies kopš bērnības. Un kāpēc tā izveidojās, kāpēc šī vajadzība pēc saiknes ņem virsroku pār vajadzību pēc autentiskuma, ir tam dēļ, ka vecākam ir vienmēr vajadzīgs saredzēt bērnam ir vienmēr vajadzīgs saredzēt vecākus pozitīvā veidā, jo bērnam ar to saistās viņa drošība. Tāpēc bērns nedomās, ka manai mammai ir neizrisinātas emocijas no viņas bērnības, tāpēc viņa nespēja pieņemt manas. Jo tas nozīmē, ka, ok, vecākā ir kāda problēma, un tas bērnam ir nedrošāk domāt tā, nekā domāt, ka, ok, manī ir kāda problēma, tāpēc ir tā, tāpēc mamma vai tēvs tā izturās. Bērns nedomās, manam tētim ir neizrisināts bērnības traumas, tāpēc viņš cer un izturās tā. Nē, bērns sāks domāt, es esmu slikts, manī kaut kas ir vainas, tāpēc ir tā, tāpēc tā izturās vecāki.
es neesmu gana labs, man ir jāizpatīk, lai vecākiem būtu labi, es neesmu svarīgs, ja es izteikšu savas emocijas, man tuvie mani atstums. Nu tā. Un šie pamata uzskati par sevi, kas izveidojās, es neesmu gana labs, man ir jāizpatīk citiem cilvēkiem, lai es būtu gana labs un tā tālāk. Šie uzskati parasti ir dziļas somatiskas pieredzes. Tās nav tikai domas, ko mēs vienkārši varam izmainīt ar apzināto prātu. Šīm domām ir piesaistītas sajūtas, emocijas, kas glabājās mūsu ķermenī, mūsu neapzinātajā prātā, mūsu nervu sistēmā. Un tāpēc to nevar vienkārši izmainīt tikai ar afirmācijām vai tikai ar sarunu terapiju. Ir vajadzīgs strādāt arī ar ķermeni, nervu sistēmu, jo tikai tad, kad nervu sistēma pasaka, ka ok, ir droši domāt citādāk, ir droši raudzīties tam lietām citādāk, tikai tad mēs to varam izmainīt, tikai tad mēs to varam sadziedēt. Bet ja nervu sistēma nejūtās droši, ok, nav droši izpaust sevi, jā, tad mēs varam domāt, ok, jā, nākamreiz es teikšu to un to attiecībās ar to cilvēku, bet ja mūsu nervu sistēma nejūtās, ka ir droši izpaust sevi, tad tas vienkārši nestrādās. Un ja mēs nekad savā dzīvē nestrādājam pie tā, lai mainītu to, lai mainītu šos uzskatus, sajūtas, domas, izrisināt šīs emocijas, tad tie vienkārši turpina aizkadrā sabotēt mūsu dzīvi. Un iekšējā bērna ievainojumi. Šie iekšējā bērna ievainojumi ir dažādi, un tie arī tāpatās, kā es teicu, šīs traumas ir dažādas, kas tā kā ir klucīts pie klucīta, klucīši pie klucīša, tāpēc arī šī ievainojuma var būt dažādi, tāpēc var nepietikt tikai ar vienu ievainojumu sadziedēšanu, tie var būt daudz dažādi aspekti, kas ir jāsadziedē. Un dažādi speciālisti dažādās literatūrās izdala dažādus iekšējā bērna ievainojumus. Es šo materiālu liku kopā, balstoties uz Kalifornijas psiholoģes Dr. Denise. Viņai ir Instagram konta Dr. Denise, balstoties uz viņas kursu par iekšējo bērnu. Un viņa izdalīja 4 pamata iekšējā bērna ievainojumus: vainas sajūta, pamestība, nespēja uzticēties, nevērīgs izturēšanās ievainojums. Un tos tad mēs arī paraksturosim drusciņ vairāk šajā brīdī. Vainas sajūta, kas ir tad, kad tev kā bērnam lika justies vainīgam. Un tagad tu esi kā pieaugušais, tas tev var izpausties kā tu bieži atvainojies tur, kur nav tava vaina, tev ir grūtības pajautāt, palūgt kaut ko, pajautāt palīdzību, tu baidies uzstādīt robežas, tev iesakņojusies kauna sajūta, tev bieži liekas par kaut ko tā ir mana vaina. Tu uzņemies pilnībā atbildību par kaut ko, lai gan tur nav tava vaina. Un līdz ar to šādi cilvēki parasti piesaista citus cilvēkus, kas liek viņiem justies vainīgiem. Tie var būt cilvēki, kam ir tieksme manipulēt ar otru cilvēku. Un vienkārši tāpēc, ka mūsos ir šīs neizrisinātās traumas, šie nesadziedēti iekšējie bērni ievainojumi, tāpēc mēs arī, un tas notiek ļoti neapzināti. Mūsu nervu sistēma, mūsu neapzinātais prāts tiecās pēc pazīstamā, tad tas tiecās pēc tā, kas ir pazīstama ir vainas sajūta, un tāpēc mēs arī pavisam neapzināti piesaistam, pamanām, mums kaut kā saskan, ja nesadziedāt šī iekšējā bērna ievainojumi, mums kaut kā saskan ar tiem cilvēkiem, kas mums tieši tā liek justies, jo tas ir kaut kas mūsu neapzinātajā sistēmā ir pazīstams. Jā, tāpēc mēs piesaistam tos cilvēkus, tāpēc viņi mūs piesaista. Tāpēc mums kaut kā izveidojas connections ar tiem, tāpēc, ka tas ir kaut kas ir pazīstams. Ne tāpēc, ka tas ir labi priekš mums, bet tāpēc, ka tas ir kaut kas ir pazīstams. Nu tā. Nevērīgi izturēšanās, ja mēs esam piedzīvojuši emocionāli, fiziski noraidību, nevērīgi izturēšanos pret sevi kā bērniem, tad kā pieaugušajiem mums var būt grūtības atlaist lietas, mēs ignorējam savas vajadzības, mums var būt grūtības apzināties savu vērtību, grūtības ar pašapziņu. Mēs tiecamies izpatikt citiem cilvēkiem, mēs apspiežam dusmas un citas emocijas. Mums ir bailes parādīt savu ievainojamību, un mēs piesaistam cilvēkus, kas mums attiecīgi liek justies nevērtīgiem.
iekšējā bērna ievainojums, grūtības uzticēties. Ja mēs esam piedzīvojuši situācijas, kur vecāki neaizsargāja mūs no briesmām, um, ja mēs kā bērni kādās situācijās izjutām draudus, briesmas, stresu, un vecāki nebija klāt, lai mūs pasargātu no tā, tad kā pieaugušie mums var būt tendence, ka mēs baidamies tikt sāpināti, mēs neusticamies otram cilvēkam, mēs izjūtam dziļu nedrošības sajūtu un šaubas par sevi, mēs tiecamies pēc ārēja apstiprinājuma, mums ir tendence uz prokrastināciju, jo mēs neusticamies sev, un mēs piesaistam savā dzīvē cilvēkus, kas nodod mūs. Pamestības ievainojums, ja mēs piedzīvojam pamestību, un atkal, ko es gribu uzsvērt par daudziem no šiem iekšējā bērna ievainojumiem, tas nevienmēr nozīmē, ka mums ir bijusi, ka mēs esam uzauguši nelabvēlīgā ģimenē. Bieži vien tā patiesībā ir bijusi tas, ko mēs varētu, ka mūsu atmiņas par bērnību ir bijušas, jā, man bija laba ģimene, man liekas, man vecāki bija mīloši, viņi vienmēr rūpējās par to, lai, man būtu apģērbts ēdiens un tā tālāk. Bet tās var būt paudžu traumas, kas ietekmēja to, ka vecāki paši nespēja sniegt kā bērniem to, ko vajadzēja, un viņi to nebija saņēmuši, viņi nebija izrisinājuši savas traumas. Vai tas var būt kaut kas pilnīgi nekontrolējams, kā piemēram manā gadījumā, ko es strādājot ar tām metodēm, ar tām tehnikām, strādājot pie sevis pašas, ar ko es strādāju ar klientiem, strādājot pie sevis ar tām metodēm, es arī nonācu pie saknes savam pamestības ievainojumam, kas man patiesībā bija ļoti izpaudies pamestības ievainojums tādā ziņā, ka es arī bieži vien rēģēju, attiecībās, intīmās attiecībās, ka es rēģēju ar to, ka, ja kaut kas, ja otrs cilvēks pietiekoši ātri neatbild, kā es to sagaidu, tad es arī izjūtu pamestību, un ka es mēdzu rēģēt tādā veidā. Tā, ielaidīšu kādus no uzgaidāmās telpas. Tā, un ejam atpakaļ. Un es arī bieži vien mēdzu rēģēt tādā veidā, es jau neesmu svarīga un es atvainojos. Un tas bija ne tam dēļ, ka mani vecāki būtu mani pametuši vai kāds no vecākiem būtu aizgājis no ģimenes. Nē, tas patiesībā bija tam dēļ, kad pēc piedzimšanas man bija jāpavada uzreiz, kā es piedzimu, man bija 3 dienas jāpavada inkubatorā, kur mamma nebija klāt. Un 3 dienas priekš jaundzimuša bērna, esot atšķirtam no mammas, un tajā laikā slimnīcās nelaida mammu klāt, nelaida mammu auklēt mani. 3 dienas mazam bērnam, tikko piedzimušam bez mammas, tas ir daudz, jā, un tas man izveidoja pamestības ievainojumu. Ko es spēju sadziedēt tām metodēm, ar tām tehnikām, ko es strādāju. Bet jā, man tas arī bija izpaudies pieaugušā vecumā bieži, kā tas, ka es jutos atstumta vai baidījos būt atstumta, man bija grūtības pavadīt laiku vienatnē. Tas izpaužās arī kā līdzatkarības tendences, arī, ka cilvēks mēdz draudēt ar atstāšanu otram, tā teikt, ka atstāšu tevi, pirms tu atstāsi mani. Ja tu neesi kopā ar to cilvēku, tendence viegli pieķerties, tendence piesaistīt emocionāli nepieejams cilvēkus, tā. Un šī iekšējā bērna dziedināšana patiesībā var nošķirt tā kā starp iekšējā bērna dziedināšana, un tad ir šis tā saucamais iekšējā bērnu reparenting, ja reparenting nozīmē izaudzināšanu no jauna. Man nepatīkās latviešu vārds pāraudzināšana, jo tam ir tāda negatīva noskaņa, negatīva pieskaņa, bet jā, man patīk angļu valodā vārds reparenting, jo savā ziņā tad, kad mēs apzināmies savus iekšējā bērna ievainojumus un kā tie izpaužās mūsu ikdienā, mēs varam arī soli pa solim sadziedēt šos ievainojumus un izaudzināt sevi no jauna, būt sev tie mīlošie, gudrie vecāki un sniegt sev to, kas mums iztrūka kā bērniem, kas arī tātad attiecīgi palīdz sadziedēt šos iekšējā bērna ievainojumus. Un attiecīgi arī izmainīt tos mehānismus, tos traucējošos
uzvedības, domāšanas mehānismus, kas mums traucē ikdienā. Un tas ir process, kurā mēs mācāmies rūpēties par sevi tādā veidā, kas mums iztrūka bērnībā. Un tas ietvers būt savai iekšējā bērna daļai, tas gudrais, mīlošais, gādīgais vecāks, sniedzot sev to mīlestību, pieņemšanu, atbalstu, drošību, kas mums iztrūka bērnībā. Tas nozīmē veidot apzinātību ikdienā, attīstīt līdzjūtību pret sevi, identificēt savas emocionālās vajadzības un aktīvi darboties, lai piepildītu šīs vajadzības tagadnē. Un apzinātība ikdienā. Tiešām ļoti daudz pārmaiņas sākās ar apzinātību. Un tāpēc arī tas ko mēs tikko izrunājām, kur arī tas ir temats, kur var iet vēl daudz vairāk un daudz lielākos dziļumos, bet es centos pasniegt kaut kādus tādus galvenos faktorus, ko ir vajadzīgs saprast, lai mēs arī varētu veicināt apzinātību ikdienā. Kad tad tiek triggeroti tavi iekšējā bērna ievainojumi? Kā tu reaģē? Kas ir tavi triggeri? Kādā veidā tu reaģē? Kas ir tie notikumi, situācijas, cilvēki, vārdi vai kas cits, kas parasti triggerē tavus iekšējā bērna ievainojumus? Un tagad tu pamani, ka tu tiec triggerots. Man ir vesela lekcija, kur arī pieejams ieraksts, nervu sistēmas regulēšana. Un arī ir vēl viens lekcijas ieraksts tieši par triggeriem, tas arī ir pieejams, un tur es runāju daudz padziļinātāk par triggeriem un par to, kā tu vari atpazīt pēc tam sajūtām, pēc tām emocijām, ka tu tiec triggerots, ka tavu nervu sistēma nonāk šajā cīnies vai bēdz, fight or flight, vai freeze, sasaluma stāvoklī, ka tu vari tīri pēc sajūtām, emocijām, domām atpazīt, ka tu tiec triggerots. Kad tu atpazīsti, ka tu piefiksē to momentu, kad tu tiec triggerota, tad uzdod sev tajā brīdī jautājumu, vai es esmu tas, kas reaģē, vai tas ir mans pieaugušais es, kas tā reaģē, vai tas ir mans ievainotais iekšējais bērns, kas tā reaģē. Un pievērš uzmanību savām sajūtām. Un vēl viens ļoti svarīgs, daudz par maz novērtēta lieta, un to es arī redzu pamanu strādājot ar klientiem, un man pašai arī to ir bijis gadu gaitā grūti saprast. Tā liekas tāda maznozīmīga lieta, ka mēs parasti nepievēršam uzmanību, vai kas tad ir pašlīdzjūtība, ko tad es šeit žēlošu sevi tagad, vai ne? Bet ir atšķirības ar to, ka mēs sevi žēlojam, un ar to, ka mums ir līdzjūtība pret sevi, iejūtība, jūtīgums, līdzjūtība pret sevi un pret to, ko mēs esam piedzīvojuši savā pagātnē, savā bērnībā, kas mums liek domāt, justies, reaģēt tādos veidos, kā mēs to darām. Jo ja mums iztrūks šis līdzjūtības faktors, ja mums iztrūks līdzjūtība pret sevi, mums būs grūti vai pat neiespējami piekļūt šiem iekšējā bērna ievainojumiem un sadziedēt tos. Jo kamēr tu turpini kritizēt sevi, kamēr tu turpini atstumt savu ievainoto iekšējo bērnu, tais reizēs, ka tu pārmet sev, ka tu tā reaģē, tais reizēs, ka tu esi sev emocionāli, pati sev emocionāli nepieejama, tu turpini atstumt savu iekšējo bērnu, liekot vēl vairāk iekšējām bērnam tā justies un tādā veidā reaģēt. Un tas ceļš uz pārmaiņām sākas ar līdzjūtību pret tām daļām sevī, ko tu vēlies izmainīt. Un sāc ar apzinātību, kā es runāju ar sevi, kāds ir mans iekšējais monologs, kā es runāju ar sevi ikdienā, ko es apliecinu par sevi sarunās ar citiem cilvēkiem, kādā veidā es par sevi runāju, vai es sevi noniecinu, vai es sevi ceļu. Un salīdzini, kā tu runātu ar savu bērnu vai ar savu labāko draugu draudzeni, vai tu runātu ar savu bērnu vai savu labāko draugu draudzeni tādā pašā veidā, kā tu runā ar sevi. Ja, ja nē, tad ir laiks izmainīt to, kā tu runā ar sevi, kāds ir tavs iekšējais monologs, kā tu attiecies pret sevi. Ja tu būtu mīlošs, gudrs vecāks savam iekšējām bērnam, tad kā tu pret sevi attiektos? Un emocionālo vajadzību identificēšana. Tas var būt kaut kas, kas patiesībā var būt grūti. Mēs runājām pirms brīža par to konfliktu starp vajadzību pēc saiknes un vajadzību būt patiesam, autentiskam.
Un ja mēs esam iemācījušies, ka būt, nav droši būt pašām, nav droši pastāvēt par savām vajadzībām, mēs ar laiku iespējams arī esam pazaudējuši saikni ar savām emocionālajām vajadzībām, ka mēs pat tās nepamanām, mēs nezinām, kādas tās ir, un mums ir jātrenējās no jauna, jātrenējās, kā tās pamanīt un kā tās pamanīt un kā runāt par tām, kā darīt tās zināmas citiem cilvēkiem. Un šajā gadījumā ir svarīgi, šeit ir tas svarīgais aspekts strādāt ar ķermeni, ar nervu sistēmu, ar sajūtām, ar emocijām, nevis tikai domāšanas līmenī, bet ar sajūtām, ar emocijām, lai mēs varētu atgūt saikni ar sevi, ar savām emocionālajām vajadzībām. Un vakardien savā Instagram kontiņā kādi jau noteikti pamanīja, un kuri vēl nebija pamanījuši, tad varat doties uz manu Instagram kontu, skatīties pēdējo postu. Kā jūs savas sajūtas, savas emocijas? Tur es sniedzu arī, šeit arī ir rakstīts, un tur ir vēl vairāk, drusciņ detalizētāk rakstīts tāds vairāk soļu plāniņš, kā mēs varam atjaunot saikni ar sevi, ar savām sajūtām, emocijām, un sākt apzināties un saprast, kādas tad ir tās mūsu emocionālās vajadzības. Kas ir tas, ko tu jūti, kādas sajūtas, emocijas, kurā vietā savā ķermenī tu jūti šo sajūtu, kāda ir tās forma, krāsa, īpašība. Atkal neļauties tiem stāstiem, kas ir mūsu galvā, bet tiešām ar apzinātību pievērst uzmanību tām sajūtām, kuras to sajūtu jūtu, paraksturot to sajūtu, ko šī sajūta teiktu, ja tā varētu runāt. Nevis, ko mēs ar galvu izdomājam, bet, ka mēs fokusējamies uz to sajūtu, atnāks kaut kāds message par to, kas ir tas, kas mums ir vajadzīgs. Jo sajūtas, emocijas, tie ir tie messengeri, kas pateiks, kas ir tas, kas mums ir vajadzīgs, lai mēs varētu izmainīt to nepatīkamo stāvokli, to nepatīkamo situāciju, kurā mēs esam. Un tādā veidā mēs mācāmies emocionālo klātesamību sev un emocionālo pieejamību pašiem sev arī. Vairāk no klientiem, ar ko es esmu strādājusi, bieži vien ir vai nu jaunās māmiņas, vai vispār māmiņas, kas arī, kuras mīl savus bērnus, un tāpēc viņas arī vēlas pie tā strādāt, jo viņas vēlas izmainīt kaut kādas tendences sevī, kaut kādus mehānismus, kas ir bijuši no bērnības, tad mēs strādājam ar šiem iekšējā bērna ievainojumiem, un mēs strādājam ar to, ka mēs spējam izveidot vairāk emocionālo klātesamību paši sev, un spējot izveidot emocionālo klātesamību un emocionālo pieejamību sev, pašai sev, tad arī šī māmiņa spēj sniegt vairāk emocionālo pieejamību arī savam bērnam, jo mēs nespējam sniegt otram to, ko mēs paši neesam piedzīvojuši, to, ko mēs paši neesam saņēmuši, bet ja mēs iemācāmies sniegt emocionālo pieejamību paši sev, tad mēs spēsim arī to sniegt citiem, tā skaitā arī bērniem. Nu tā. Un rūpēšanās par savām emocionālajām vajadzībām, tad jā, attiecīgi, ka mēs atgūstam saikni ar sevi, ar savām emocionālajām vajadzībām, bet kas ir tie nākamie praktiskie soļi, ko mums ir vajadzīgs darīt? Varbūt tas ir nospraust robežas attiecībās ar kādiem cilvēkiem, pateikt, kā mēs patiesībā jūtamies, laiks priekš sevis iekšējā dziedināšanās. Tiešām jūs šīs sajūtas, emocijas, tas process, ko es tikko noraksturoju, un kas arī ir šajā Instagram postiņā, par ko es minēju, ko es vakardien noplicēju, kā to darīt. Un savu sajūtu, emociju izpaušana, nebaidoties no atraidījuma, apzinoties, ka ja otrs cilvēks atraida mūs, tad, kad mēs esam mēs paši, ja otrs cilvēks atraida mūs, tas atraidījums nav par mums, tas atraidījums ir par to otru cilvēku. Ir kaut kas, ko tas pats cilvēks nespēj sevī pieņemt, kāpēc viņš to nespēja pieņemt mūsos, tas nav par mums, tas ir par to otru cilvēku. Un tas arī mums palīdz sajusties, ka ir droši izpaust sevi, savas sajūtas, emocijas, līdzjūtība, laipnības sniegšana sev, sevis mīlēšana, rūpes par sevi, sistēmas regulēšana, somatiskie vingrinājumi. Atkal, ir šis lekcijas ieraksts, kas patiesībā ir gandrīz 2 stundu workshops par nervu sistēmas regulēšanu. Tur arī ir kādi somatiskie vingrinājumi. Tad man būs arī drīzumā pieejami, jau pirmdien būs pieejams viens minikurs, un tad arī tuvākajās nedēļās būs pieejami vēl kādi minikursi.
kurus varēs iegādāties, kur arī būs pieejami dažādi videos ar somatiskiem vingrinājumiem. Nu tā. Meditācijas, vizualizācijas, tas arī ir veids, kā mēs varam savienoties ar savu iekšējo bērnu, strādāt pie šī iekšējā bērna ievainojuma sadziedēšanas. Bet tas svarīgais faktors, ko es šeit gribu uzsvērt, tas svarīgais faktors ir, kad jo man pašai arī dažādi kursi, ko es pati esmu gājusi cauri, un ja tie kursi, kādas meditācijas, iekšējā bērna meditācijas, kas tur ir bijušas, ja tie kursi, ja tās meditācijas nav strādājušas, ja tur nav bijis šis somatiskais aspekts, ja tie kursi nav strādājuši tieši ar zemapziņu, neapzināto prāta nervu sistēmu, tad bieži vien bijis tā, ka, ok, es izēju cauri tai meditācijai, noklausos to meditāciju, bet tur nav nekas tāds transformējošs. Ok, man viņa ir palīdzējusi atslābināties, varbūt es nezinu kaut kādu lietu saprast, bet tur nav bijusi tā transformācija. Nekas nav mainījies manī. Ja? Tā vienkārši ir bijusi tāda atslābinoša pieredze, forši, bet no tā nav nākusi nekāda transformācija, no tā nav nākusi īpaši daudz dziedināšana manam iekšējam bērnam. Un tā kā es minēju, kad bērnu ievainojumi nav tikai mūsu apzinātajā prātā, tie glabājās mūsu nervu sistēmā, mūsu neapzinātajā prātā, mūsu ķermenī, mūsu reakcijās, šajos fight, flight, freeze stāvokļos, nervu sistēmas stresa aktivācijas stāvokļos. Tāpēc ir svarīgi strādāt ar nervu sistēmu, ar prātu, ar ķermeni, un tāpēc daudz efektīvākas ir tā saucamās somatiskās meditācijas, kas arī palīdz sakonektēties ar šīm sajūtām, kā šis iekšējā bērna ievainojums reprezentējās sajūtās, kurā vietā mūsu ķermenī, kā tas izpaužās, ka mēs sakonektējamies ar tām sajūtām. Un tas ir tas veids, kā mēs varam piekļūt tā saucamajām implicītajām atmiņām, jo parasti lielākoties, ja tas ir bijis agrīnā bērnībā, ko mēs tikko runājām par piesaisti, par agrīnajām attiecībām ar mūsu vecākiem, ar mūsu aprūpētājiem, par agrīnajām bērnības traumām. Parasti ar apzināto prātu mēs to neatceramies. Tās ir tā saucamās implicītās atmiņas, kuras mēs neatceramies ar loģisko prātu, bet mūsu ķermenis, mūsu nervu sistēma atcerās. Un tas izpaužās caur dažādām sajūtām, emocijām, neapzinātajām reakcijām, kas var izpausties mūsu, kad mēs reaģējām, kad mēs kaut kādā veidā reaģējam, kāda ir mūsu ķermeņa poza, kā izmainās mūsu balss tonis, kādas ir kaut kādas mūsu kustības, reakcijas un tā tālāk. Un tieši tāpēc ir tik svarīgi strādāt ar šīm sajūtām, ja mēs varam izsekot šīm sajūtām, kur un kā tās glabājas mūsu ķermenī, kāds ir šo sajūtu vēstījums, mēs tādā veidā varam piekļūt tām implicītajām atmiņām. Mēs varam rekonstruēt to, kam mēs nevaram ar apzināto prātu piekļūt. Tāpēc tik svarīgs ir darbs ar zemapziņas prātu, ķermeni, neapzināto prātu, jo lielākoties šie visi iekšējā bērna ievainojumi, kurus vajadzīgi sadziedēt, tie glabājās zemapziņas prātā, ķermenī, tās šīs implicītās atmiņas. Tāpēc tā saucamajām somatiskajām meditācijām būs daudz lielākā iespēja tādā veidā gūt transformāciju. Šīs somatiskās meditācijas, vizualizācijas arī ir kaut kas, ko es strādāju ar saviem klientiem, un arī tūlīt es izstāstīšu par to, ka jau pirmdien būs pieejams pirmais minikurs, kur arī būs iespēja iegādāties par ļoti draudzīgu cenu šādas somatiskās meditācijas, vizualizācijas. Un svarīgi arī ir apzināties savus aizsargu mehānismus un strādāt ar tiem, jo tie parasti negrib ļaut mums piekļūt mūsu iekšējam bērnam. Nu tā. Un iekšējā bērna ievainojuma dziedināšana nepieciešamie soļi un elementi. Un šis arī, tas ir tāds aptuvens pārskats, tas process, tas process, ko es esmu sapratusi, kas ir vajadzīgs, tie soļi un tie elementi, kas ir vajadzīgi, lai sadziedētu kādu iekšējā bērna ievainojumu. Ir jāsaka ar to, ka ir jāapzinās mūsu aizsargu mehānismi un kāda ir šo aizsargu mehānismu motivācija. Es jau uzsveru, ka ir svarīga līdzjūtība pret sevi, pret visām daļām sevī,
arī tām daļām, ko mēs negribam sevī pieņemt, ieklausīšanās iekšējā bērnā, kāds ir šī iekšējā bērna stāsts, pārdzīvojums, emocijas, sajūtas, tas, ka mēs esam ar šīm sajūtām, emocijām, ka mēs viņus izsāpam, kas ir tas, kas notika, kas lika mums kā bērnam tā justies. Ja, ka mēs sniedzam tā saucamo validitāti mūsu sajūtām, emocijām, nevis vienkārši apspiežam, nostumjam tās malā. Un iekšējā bērna vajadzība, pamanīšana un rūpēšanās par tām kā mīlošam, gudram vecākam. Un tikai tad, kad iekšējais bērns ir uzklausīts un saņēmis to, kas tam ir vajadzīgs, kas tam iztrūka tad, kad tas beidzot ir saņēmis to, kas tam iztrūka tad, tikai tad minēja, ka iekšējais bērns ir tā daļa, kas ir iesalusi laikā, kas turpina rēģēt, tā kā mūsu 2-gadīgā versija, 3-gadīgā versija, 5-gadīgā versija, 8-gadīgā versija un tā tālāk. Un tikai tad, kad mūsu iekšējais bērns ir saņēmis to, kas tam ir vajadzīgs, tikai tad tas ir gatavs doties laukā no pagātnes un mums līdz tagadnē. Ka mēs varam integrēt, ka mēs varam transformēt, sadziedēt, transformēt un integrēt to tagadnē un nu tā. Un tāpēc, jā, tie nepieciešamie elementi ir apzināšanās. Es ticu, ka tas, ko mēs šodien esam runājuši šajā lekcijā, tas ļoti palīdz ar apzināšanos, ar pamanīšanu, pieņemšana, līdzjūtība. Es uzsvēru, atgādināju to aspektu, mīlestība, drošības sniegšana savam iekšējām bērnam un iekšējā bērna vajadzība apmierināšana. Tas ir tas, ko es arī tikko stāstīju. Savu emocionālo vajadzību pamanīšana, apzināšanās, apmierināšana, kā sakonektēties ar tām un attiecīgi spērt soļus, lai apmierinātu šīs. Kas ir tas, kas mums ir vajadzīgs un kādā veidā mēs varam apmierināt šīs vajadzības. Un tad mēs beidzot jūtamies, ka mēs varam atlaist pagātni. Tad arī ne tikai mūsu apzinātais prāts jūtās, ka var un grib atlaist pagātni, bet tad arī mūsu nervu sistēmā, mūsu neapzinātais prāts jūtās te droši atlaist pagātni. Nu tā. Un tā tad, jā, pavisam drīz jau būs pieejami dažādi minikursi, un šajos minikursos būs ietvertas šīs somatiskās meditācijas, nevis vienkārši parastās meditācijas, vizualizācijas, bet tās būs meditācijas, vizualizācijas, kurās arī ir ietverts šis somatiskais aspekts. Šīs vizualizācijas arī, ko es esmu ar saviem klientiem strādājusi, lai panāktu to transformāciju viņu dzīvē, ko viņi ir piedzīvojuši. Tas somatiskās meditācijas, vizualizācijas, ko es esmu priekš sevis lietojusi arī, lai sadziedētu ļoti daudz savus iekšējā bērna ievainojumus un rezultātā transformētu ļoti daudz savas dzīves sfēras. Tur būs ietvert arī praktiski uzdevumi emociju regulēšanai un somatiski vingrinājumu nervu sistēmas regulēšanai. Pats pirmais minikurs, kas sauksies Mana vērtības apziņa, būs pieejams pārdošanā jau pirmdien. Nosūtīšu informāciju e-pastā, kur varēsiet iegādāties. To būs arī informācija manā Instagram profilā. Un tā būs īpaši iepazīšanās cena 10 eiro. Un tie visi, kas esat noskatījušies šo prezentāciju līdz šim brīdim, varēsiet izmantot kodu iekšējais bērns un saņemt vēl papildus atlaidi un iegādāties šo mini-kursu Mana vērtības apziņa vēl ar atlaidi par īpašu cenu 7 eiro. Un šajā mini-kursā Mana vērtības apziņa tur būs 2 somatiskās meditācijas. Tas būs tā kā meditācija, tā kā vizualizācija. Tad būs vēl viena transformējoša somatiskā meditācija. Tad kopā būs 3 meditācijas, ja vizualizācijas, kas tiešām būs ļoti transformējošas, un tad būs arī praktiski uzdevums emociju regulēšanai, kā video, un tad būs arī pāris video ar somatiskiem vingrinājumiem nervu sistēmas regulēšanai. Tā kā tur vērtība tam ir ļoti, ļoti liela, es teiktu, vērtība tur ir pāris 100 eiro, bet jā, tam būs īpaši iepazīšanās cena tikai 10 eiro. Varēsiet to iegādāties, un ar kodu iekšējais bērns varēsiet to iegādāties par 7 eiro. Un, varbūt pat arī būs vērtīga dāvana kādam tuvam cilvēkam arī, kam vēlēsieties to iegādāties arī.
Nu tā kā jā, par to visi saņems informāciju. Pirmdien būs links gan e-pastā, ko es nosūtīšu, gan arī manā Instagram profilā būs pieejams links, kur varēsiet aiziet un iegādāties sev šīs meditācijas, vizualizācijas un videos ar uzdevumiem nervu sistēmas regulēšanai un emociju regulēšanai. Nu tā. Un tad, jā, un pirms mēs ejam uz jautājumu atbilžu sadaļu, tad es piemetināšu, ka būtībā vistransformējošākais, kas ir, tā ir mana individuālā sesija programma. Tas ir individuālais darbs, ko es strādāju ar klientiem kā coach, kā mentors, kā somatiskā terapeite. Jo šī programma tad ir īpaši pielāgota tev, kādi ir tavi triggeri, kādas ir tās grūtības tavā ikdienā, kas ir tas, ko tu vēlēs izmainīt. Un mēs strādājam pie tā, mēs nokļūstam pie saknēm, kas ir tā katra problēma, ar ko tu saskaries, kāda ir tā sakne, kur ir tā sakne, kāds iekšējā bērna ievainojums tur slēpjas, kāda ir tava aizsarga mehānismi, kāda ir tava iekšējā bērna ievainojumi. Un līdz ar to arī visas meditācijas, vizualizācijas, tas viss pārējais ir īpaši pielāgots tev, tavai situācijai, taviem iekšējā bērna ievainojumiem, un līdz ar to tam ir vēl vairāk transformējošs aspekts, holistiska pieeja, tas ir darbs ar prātu un ķermeni. Mēs strādājam arī ar nervu sistēmas regulēšanu, ir dažādi resursi, ir treniņš, ir arī dažādi video ar vēl vairāk somatiskiem vingrinājumiem, kam tam ir pieeja, ko tu vari skatīties un trenēties ikdienā. Emociju izrisināšana, traumatiskā stresa atlaišana. Nu tā. Un, ja vēlaties uzzināt vairāk par šo, tad droši rakst man e-pastā vai Instagramā. Un tad arī ir iespēja pieteikties bezmaksas konsultācijas zvanam, 30 minūšu bezmaksas konsultācijas zvanam Zoomā, kur mēs arī varam parunāties par to, tu vari uzzināt vairāk par šo individuālo sesiju programmu, vai saprast, vai tas tiešām tev dara, vai tu gribi strādāt ar mani, un es arī varu saprast, vai tas, kā es strādāju, vai manas metodas var palīdzēt arī tavā konkrētajā gadījumā. Nu tā. Un tagad ir laiks jautājumiem un atbildēm. Paldies jums visiem par pacietību. Un īstenībā ir īpaši paldies par pacietību ar to, kad sākumā, kad bija šīs visas problēmas ar Zoomu, kad nepārtraukti vajadzēja pārtraukt prezentāciju, jo bija uzstādīta šī gaidīšanas telpa. Tā kā paldies jums visiem par pacietību. Un tad, tagad es skatīšos čatiņā, kādi ir jautājumi. Un droši arī varat atmjūtot sevi un parādīties kamerā arī un arī uzdot savus jautājumus dzīvē. Inga jautā, ko nozīmē triggerēt. Jā, paldies par šo jautājumu. Un īstenībā es secinu, ka laikam man vajadzētu uztaisīt kādu atsevišķu Instagram postiņu par to. Jo vēl kādi man jautāja Instagramā, ko īsti nozīmē triggerēt. Tas nozīmē to, ka triggeris, tas ir jebkāds stresors tavā ikdienā, kas tev atgādina kaut ko no tavas pagātnes. To var salīdzināt tā kā, kad triggeris, angļu valodā vārds triggeris, šis vārds nāk no tā, ka ir ierocis, varat iedomāties, pistoli, ir pielādēta pistole. Šī lipiņa, jeb tā saucamais gailis pistolei, tas ir tas triggeris. Un pistoli izšauj tikai tad, kad viņa ir pielādēta. Ja, nospiež to triggeri, pistoli izšauj tikai tad, kad viņa ir pielādēta. Ja pistola nav pielādēta, tad viņa neizšauj. Ne? Un tā ir tāda līdzība, kā var salīdzināt ar to, kas ir noticies mūsu dzīvē, kas ir noticies mūsu bērnībā, šī iekšējā bērna ievainojumi, tā emocionālā bagāža, kas mums ir neizrisinātās traumas, tas traumatiskais stress, kas ir mūsu nervu sistēmā, tas viss veido to pielādēto ieroci. Un tad jebkas, kas, teiksim, kaut kas notiek mūsu ikdienā, teiksim, mūsu partneris pasaka kaut ko, vai mums liekas, ka viņš neievēro mūsu vajadzības, un mēs uzreiz reaģējam. Ja? Mēs reaģējam ar lielāku reakciju, nekā tā patiesībā tā situācija ir. Ja mēs pieietam ar apzināto prātu, mēs tik ļoti nereaģētu. Ja? Un tas, teiksim, ko tas otrs cilvēks pateica, varbūt kaut kas, ko viņš neizdarīja, ko mēs sagaidījām, ka viņš izdarīs. Ja? Tāpēc, ka mums ir tā emocionālā bagāža, mums ir tas pielādētais ierocis, tās neizrisinātās traumas, tā emocionālā bagāža. Tāpēc
ko tas cilvēks pasaka vai neizdara, ko mēs sagaidījām, tas trigeris, kas liek izšaut to pistoli, un tas, kas ir sakrājies mūsos, mēs uzreiz reaģējam ar lielāku reakciju nekā patiesībā ir piemērota tai situācijai. Nu tā. Un trigeris, tas, kas mūs var trigerēt, kas var trigerēt to mūsu emocionālo bagāžu, to mūsu pielādēto ieroci, varbūt jebkas tā, varbūt kāda smarža, kāda sajūta, kāds vārds, kaut kas mūsu ikdienā, kāds paskatījās uz mums ne tā, un mums jau ir trigerēts jau kaut kāds atstumtības ievainojums vai kaut kāds kritizēšanas ievainojums no skolas gadiem un tā tālāk. Nu tā, tas, ko nozīmē trigerēt. Nu tā. Tā ir vēl dažādi jautājumi, bet varbūt es īstenībā vispirms došu iespēju tiem, kas grib dzīvē pajautāt jautājumus. Ja kāds tagad grib pajautāt, atmūtot sevi, droši jautājiet. Nē, labi, tad kamēr kādi vēl domā, tad es turpinu skatīties jautājumus, kas ir čatiņā. Tā. Kā sniegt drošību iekšējam bērnam? Jā, paldies par šo jautājumu. Tas ir tā, šeit, šeit ir vairāki faktori. Okay, tā, es uzlikšu šito. Jā, drošības sniegšana savam iekšējam bērnam. Tas iet kopā ar to, ka mēs saprotam, kas ir tas, kas mums ir iztrūcis. Nu tā. Un tas ir izpausties ļoti daudz dažādos veidos, ka mēs sniedzam to drošības sajūtu iekšējām bērnam, bet kad mēs, neatkarīgi no tā, vai mēs atceramies, kas ir tieši tas, kas notikās, kas mūs traumatizēja, vai mēs neatceramies, bet pēc tam sajūtām, kas ir mūsos, mēs varam saprast, kas ir tas, kas mums pietrūka. Piemēram, mēs sajūtam, ka jā, mēs kādā situācijā izjūtam nedrošību, mēs sakonektējamies ar to mūsu iekšējo bērnu, un mēs ieraugam viņu, varbūt vizuāli mēs viņu ieraugam, kā viņš ir nobijies, kā viņš ir viens. Ja? Un tad dabiski, jo mūsos visos ir tas vecāku instinkts, neatkarīgi no tā, vai mēs esam vecāki vai nē, mums dabiski ir vēlme samīļot to iekšējo bērnu. Mēs ieraugam, cik viņš ir nobijies, cik viņš ir viens, cik viņš ir pamests. Jā, viņš varbūt jūtās nesvarīgs, mums kādi cilvēki ir likuši justies nesvarīgiem, tajā brīdī tas mūs ir trigerojis. Un sakonektējies ar savām sajūtām, emocijām, tu vari saprast, kas tev tajā brīdī ir vajadzīgs, lai tu vari sniegt sev drošību. Ja? Un tas var būt iespējams viena no vienkāršākajām lietām sev apskāvienu tajā brīdī. Ja nav tūs cilvēks tajā brīdī, kas mums var sniegt apskāvienu, ja tas mums ir vajadzīgs, tad mēs paši sev varam sniegt apskāvienu. Un arī uz to mūsu nervu sistēma reaģē kā uz drošības signālu. Ja, sniegt sev tā saucamais somatiskais apskāviens un ievilkt elpu un pamanīt, kā mainās tavas sajūtas, kā mainās tavas sajūtas tajā brīdī. Šeit, jā, par šo drošību, tā īstenībā ir atsevišķa tēma, par ko es varētu runāt vēl stundu, divas. Tad patiesībā es ieteiktu tev, Dagni, ja tu uzdod šo jautājumu, es ieteiktu tev noskatīties iepriekšējās lekcijas ierakstu par nervu sistēmas regulēšanu. Tur es ļoti daudz runāju par drošību, kas ir tas, kas ir vajadzīgs nervu sistēmā, lai tā sajustu drošību. Tas arī tas, kas ir iztrūcis mūsu iekšējām bērnam, lai saņemtu drošību, un tas, kas vajadzīgs, lai mēs sajustu drošību, lai tas iekšējais bērns sajustu drošību, lai mēs sajustu drošību. Tad tur ir vairāk slaidiņi arī ar to, kā mēs varam atpazīt dažādus stresa aktivācijas stāvokļus, un vēl dažādas idejas arī bez šī somatiskā apskāvienā, vēl dažādas idejas, vienkāršas idejas, kā mēs sev varam sniegt drošības sajūtu. Nu tā, bet pamatā, lai sniegtu drošību iekšējam bērnam, ir vajadzīgs sniegt viņam mīlestību, pieņemšanu. Šeit arī ir tas līdzjūtības aspekts. Ja mēs sevi kritizējam, ja mēs sevi tiesājam, mēs atgrūžam, atstumjam savu iekšējo bērnu, tas jūtās vēl nedrošāks. Bet ja mēs iemācāmies pret sevi izturēties ar līdzjūtību, pieņemšanu, iejūtību, mīlestību, tad mēs sniedzam arī drošības sajūtu savam iekšējam bērnam. Nu tā.
Tā, skatāmies tālāk. Cik maksā individuālā sesija pie jums? Viena pati individuālā sesija, kas ir pusotru stundu, vai pat citreiz mēs aizējām uz 2 stundām, tīri praktiski, tā kā tā ir ļoti transformējoša sesija. Tā maksā 82 eiro. Un tad ir mēneša programma, 2 mēnešu programma, 3 mēnešu programma. Tā kā parasti vienas individuālās sesijas ietvaros mēs varam pieslēgties vienam iekšējā bērnu ievainojumam, bet, kā jūs minējāt, lekcijas ietvaros ir dažādi šie iekšējā bērnu ievainojumi, tā kā dažādi aspekti arī, kam ir vajadzīgs pieskarties. Un, tas viss process ir ļoti individuāls un atkarīgs no katra vajadzībām, no katra iepriekšējās pieredzes un tā tālāk. Tā. Vai iekšējā bērnu var dziedināt, ja attiecības ar māmu pieaugušā vecumā ir labas? Es laikam neesmu droša, ka es saprotu to jautājumu, ko tieši tu domāji ar to jautājumu, vai iekšējo bērnu var dziedināt, ja attiecības ar māmu pieaugušā vecumā ir labas. Mana atbilde ir, ka jā. Es teiktu, ka tas ir pašsaprotami, ka jā. Es šeit vienkārši domāju, vai ir kaut kāds aspekts tajā jautājumā, ko es nesapratu vai ko es neuzsvēru. Tā kā varbūt, Amanda, tu vari lūdzu precizēt to jautājumu. Ja gadījumā tu jūti, ka es neatbildu šo jautājumu pietiekoši, tad lūdzu precizēt to jautājumu. Bet es teiktu, ka visam noteikti var dziedināt iekšējo bērnu, jo tas, ko es minēju, tas, par ko es stāstīju, šī iekšējā bērna izaudzināšana no jauna, ka mēs tā kā sevi pāraudzinām, labā veidā pāraudzinām, kas sniedzam sev to, kas mums ir iztrūcis. Tas patiesībā jau pieaugušā vecumā, tas patiesībā ir neatkarīgi no mūsu attiecībām ar mūsu vecākiem. Jā? Neatkarīgi no tā, vai mums ir labas vai sliktas attiecības ar viņiem. Tas ir mūsu individuālais process, tas ir mūsu individuālais darbs ar sevi. Ja vecāki cieta avārijā un kādu brīdi nebija blakus, vai tas var radīt traumu, man tajā laikā bija aptuveni gads. Jā, Ieva, pavisam noteikti. Un šis ir viens no tiem aspektiem arī, kas ir pilnībā, kaut kas ir bijis pilnībā ārpus mūsu un mūsu vecāku kontroles. Iespējams, viņi bija pilnībā mīloši un mums emocionāli klātesoši un vienkārši fantastiski, perfekti vecāki, kas mums vairāk un mazāk izveidoja drošu piesaisti. Bet tāpēc, kad šis 1 gada vecums, tas ir ļoti, ļoti būtisks, tīpaši līdz 2 gadu vecumam, viss, kas notiekās, tas ir tas laika posms, kad veidojās mūsu smadzenes, mūsu nervu sistēma, kad izveidojās viss tā kā pamata uzskati, pamata pasaules redzējums, veids, kā mūsu nervu sistēma reaģē uz apkārt notiekošo, kā mēs spējam regulēt sevi, regulēt savas emocijas, jo bērns to nespēj, viņam ir vajadzīga vecāka klātesamība, tā saucamais co-regulation, ka vecāki palīdz regulēt bērnu nervu sistēmu, kad bērns ir stresā. Un tāpēc arī šāda atšķirība no vecāka šādā laika posmā var ļoti traumatizēt bērnu un radīt šos iekšējā bērna ievainojumus, kas izpaužās kā atstumtība, varbūt arī pat kā nevērība, jo bērns jau 1 gada vecumā tu nesaprati, kas notiekās. Ja? Tu kā bērns to varēji interpretēt, ok, kaut kas man nav labi, kaut kas ar mani nav kārtībā, kad vecāki tagad nav ar mani. Ja? Tā. Paldies, bija noderīgi. Minikursā būs iespēja ar tevi komunicēt, uzdot jautājumus, saņemt tavu viedokli par kursā saprasto. Šajā gadījumā šajā minikursā nebūs tāda iespēja, tas būs tāds, pilnīgi, tas savā ziņā būs individuāls. Šī programma, kas būs izveidota minikursā, tā būs, viņa būs, kā lai saka, būs sarakstījusi arī dažādus norādījumus, soļus, lai maksimāli tev palīdzētu tam procesam iziet cauri individuāli. Bet jā, šī papildus individuālā palīdzība,
tad tas ir vai nu individuālās sesijas ar mani, vai arī, nu, ja ir kādi jautājumi, ir kādi precizējoši jautājumi, kaut ko gribas labāk saprast, tad droši arī var rakstīt man Instagramā, rakstīt e-pastā, Instagramā es varu atbildēt kādiem jautājumiem. Es arī parasti patiesībā priecājos par kādiem jūsu jautājumiem, jo tie jautājumi, kas jums ir, parasti kādam vēl ir tādi jautājumi, un tad tas man arī palīdz izveidot kādu jaunu saturu savā Instagram profilā, kur es varu atbildēt uz to jautājumu, izveidojot kādu rīlu vai kādu publikāciju, jo parasti arī citiem ir tādi jautājumi. Un vēl ko es arī piemetināšu, kad vēl viena iespēja arī, kas būs pavisam drīz, kur varēs uzdot man jautājumus bez tā, ka pierakstās individuālās sesijās. Būs arī grupu programmā, grupu coachinga programma, kur arī būs transformējošs darbs ar sevi, ar iekšējā bērna dziedināšanu, būs arī transformējošas meditācijas, vizualizācijas, darbs ar nervu sistēmas regulēšanu. Šo grupu coachinga kursu es izziņošu visticamāk, ka jaunā gada sākumā, kaut kad janvāra sākumā, un tas sāksies vai nu janvāra beigās vai februāra sākumā, un tad arī būs iespēja pieteikties arī grupu coachinga programmai, kur arī mēs strādāsim ar šo. Un tad arī, tad tur pavisam noteikti būs iespēja uzdot jebkādus savus jautājumus, saņemt coachingu, saņemt atbalstu. Un tā kā vienkārši sekojiet līdzi informācijai, būs daudz dažādi jaunumi, minikurs pirmdien par minikurs mana vērtības apziņa pirmdien, bet tad arī būs tuvāko nedēļu laikā būs citi minikursi, lai strādātu ar robežu nospraušanu, lai tik galā ar tieksmi izpatikt citiem cilvēkiem, lai strādātu ar perfekcionismu, lai strādātu ar trauksmi un tā tālāk. Kur var dabūt iepriekšējās lekcijas? Tie visi, kas bija pieteikušies, kas pieteicās iekšējā bērna lekcijai un kas nebija iepriekšējā lekcijā par nervu sistēmas regulēšanu, tad vajag būt tā, ka jūs saņēmāt arī, reģistrējoties šajā lekcijā, jūs saņēmāt arī automātisku e-pastu ar iepriekšējās lekcijas par nervu sistēmu regulēšanu. Tā kā pačakojiet savā e-pastā, pameklējiet manas iepriekšējos e-pastus, vajag būt arī tā, ka jūs saņēmāt ierakstu ar lekcijas par nervu sistēmas regulēšanu, ierakstu, e-pastu ar to. Ja nē, tad var doties uz manu Instagram profilu un manā Instagram profilā var sameklēt un pieteikties un saņemt ierakstu arī nervu sistēmas regulēšanas lekciju, un tur arī atrodamas pārējās lekcijas. Tur atrodams arī pārējās lekcijas, kas bija par triggeriem septembrī, un tad pavasarī bija vēl dažādas lekcijas. Ja neatrod manā Instagram profilā, tad vienkārši raksti man Instagramā message vai uzrakst man e-pastā, un es tev nosūtīšu linku. Un tā kā droši var rakstīt man Instagramā vai e-pastiņā, un es nosūtīšu. Tā, skatāmies, kas vēl ir. Vai šo ierakstu varēs noklausīties atkārtoti? Jā, es izsūtīšu visiem ierakstu ar šo lekciju pavisam drīz, drusciņ vēlāk šodien, tā kā arī saņemsiet savos e-pastiņos. Tā. Man arī satrauc atšķirtības moments, jo abas meitas 10 un 2 gadi tagad pēc dzemdībām dzīvo inkubatorā. Nedēļu dēļ veselības problēmām. Bieži izjūtu, ka it kā manis nav gana, kaut esmu klāta. Diemžēl tā ir. Atkal tāda lieta, kas ir bijusi pilnībā ārpus tavas kontroles. Tas nenozīmē, ka tu esi slikta mamma. Vienkārši notikusies pilnīgi nekontrolējama lieta, kas, diemžēl, ir traumatizējusi tavus bērnus. Tad droši vien, ka tas jautājums tad ir, kā strādāt ar bērniem, ar to, kas ir labs jautājums. Tās metodas, tās tehnikas, ko es lietoju, es neesmu vēl izmantojusi uz bērniem, un 2 gadus vecs bērns, 10 gadus vēl bet 2 gadus vecs bērns neapšaubām būs pārāk maziņš, lai saprastu kaut kādas iekšējā bērna meditācijas, vizualizācijas un tā tālāk. Bet
Bet tas mans ieteikums tad šajā vecumā būtu, nu jā, rūpēties, nu, principā tu vari darīt to, ko tu vari. Tu vari darīt to, ko tu vari darīt, to, ko tu vari kontrolēt. Un tu nevari kontrolēt, tu nevari izmainīt to, kas ir noticis. Es saku, tas ir bijis ārpus tavas kontroles, bet nu, tu vari fokusēties uz tagadni, ko tu vari izmainīt šeit un tagad, līdz ar to, ko tu vari izmainīt nākotnē. Un, un maksimāli, cik tu spēj rūpēties par savu bērnu emocionālajām vajadzībām, apliecināt, cik tev viņi ir svarīgi, um, palīdzēt viņiem justies pieņemtiem, mīlētiem, vienmēr sniegt savu emocionālo klātbūtni. Es teiktu, ka tas lielākais uzsvars tiešām būtu uz tavu emocionālo klātesamību, uz tavu emocionālo pieejamību, darīt lietas kopā ar viņiem. Un iespējams arī, nu, man grūti pateikt, nu jā, cik efektīvi to ir, kā to var komunicēt ar 2 gadus vecu bērnu, bet nu, pavisam noteikti ar 10 gadus veco meitu tu vari komunicēt, tu vari adresēt to, ko tu pamani, to, ko iespējams tavas meitas pašas neapzinās vēl par to, kā viņas jūtās, kur viņas izjūt to atšķirtību, to, ka liekas, ka nekad nav gana. Tu sniedz to, ko tu spēj, bet tik un tā, kā viņas jūtās par to, ka nekad nav gana, kā viņas izjūt to atstumtību, to atšķirtību. Un tu vari palīdzēt, piemēram, 10 gadus vecajai meitai, tu vari palīdzēt noformulēt tās sajūtas, tās emocijas. Tad šeit patiesībā es ieteiktu trenēt, palīdzēt viņai trenēt, vispirms pašai trenēties. Kā es saku, tas, ko es arī ieliku uz vakardienas Instagram profilā, kā just savus sajūtas, emocijas. Un tas, kas šeit ir uzskaitīts, ka tu pati trenējies, kā sakonektēties ar savām sajūtām, emocijām, kas tev vajadzīgs tajā brīdī, tad palīdzēt arī savai 10 gadus vecajai meitai, un arī, kad tev 2 gadus vecā meita paaugās, tad arī palīdzēt viņai to, palīdzēt sakonektēties ar tām sajūtām, emocijām, pamanīt tās, nodefinēt tās, un justies, ka viņi var droši, brīvi izteikt to, kā viņi jūtās. Nu tā. Jo šeit tas aspekts, kad ir vajadzīgs, lai sadziedētu emocijas, sajūtas, vajadzīgs būt ar tām. Nu tā. Un es ticu, ka šeit arī esot emocionāli klātesoša un palīdzot savai 10 gadus vecajai meitai nodefinēt savus sajūtas, emocijas, saprast, kā viņi jūtās, un izjust tās sajūtas, emocijas, dalīties ar tām, un tu kā mīlošs, gudrs vecāks, tu vari palīdzēt viņai ar tā saucamo co-regulation, palīdzēt regulēt to viņas nervu sistēmu tajā brīdī, tad es ticu, ka jau šajā vecumā tu vari palīdzēt viņai dziedināt tās traumas, kas viņai ir izveidojušās no tiem atšķirtības momentiem. Nu tā, tas būtu tas, ko jā, tas būtu tas mans lielākais ieteikums. Vispirms pati trenējies, kā jūs savus sajūtas, emocijas, tas, kas manā Instagram profilā ir vakardienas ieraksts, kas ir šeit uzskaitīts arī šajā slaidā, un tad palīdz tavai meitai apzināties un just savus sajūtas, emocijas un runāt ar tevi par to, un es viņai emocionāli klātesošu un palīdz viņai saprast, kā tas, ka viņa tā jūtās, jā, tas nenozīmē, ka tā ir patiesība. Jā, viņas sajūtas, emocijas ir valīdas, bet tas, kā viņa to interpretē, viņu nemīl pietiekoši, tas nav patiesi. Nu tā, un kad tu viņai palīdzi to komunicēt, to iznest uz āru, tas, kas ir apslēpts zemapziņā, kad tu viņai palīdzi to iznest uz āru, tā kā, kad tu tumšā telpā iespīdini gaismu, tas vien jau arī palīdz to sadziedēt. Nu tā, ka viņi var sākt atšķirt, kad ok, es tā jūtos, ir ok tā justies, bet man no tā nav jāizdara secinājums, ka mamma mani nemīl. Jo es apzinos, ka mamma mani tik un tā mīl. Nu tā, kad mēs iznesam to, kas ir apslēpts gaismā, apzināmies to, tad arī mēs to varam darīt, viņai var palīdzēt to sadziedēt. Tā, skatāmies, jā, saprotu, ka būs daudz darba ar sevi. Īstenībā tā ir, jā, bet ko es gribu uzsvērt, ka tas nav nekas neizdarāms, tas nav nekas neiespējams. No vienas puses teiktu, ka šis iekšējais darbs uz sevi, šī iekšējā dziedināšanās, tas ir darbs visu mūžu garumā.
jo mēs kaut ko sadziedējam, bet arī tad, kad mēs ejam jaunos izaicinājumos, kad mēs ejam jaunās lietās, jaunās attiecībās, jaunos līmeņos savā karjerā vai biznesā, vai izmēģinām jaunas lietas, atklājam sevi, uzdrošinamies vairāk, dzīvojam piepildītāk, mēs atkal ir kaut kādi citi aspekti, kas arī tiek celt uz augšu, ko mēs iepriekš neesam apzinājušies, un tad jau ir nākamais līmenis, ka mums arī vajag strādāt ar sevis dziedināšanu. Bet es teiktu, ka tas ir fantastisks darbs ar sevi. Tas, kā mana dzīve ir mainījusies, es teiktu, pēdējo 10 gadu laikā, un ir tīpaši kaut kādu pēdējo 2, 3 gadu laikā, kad es esmu vēl vairāk pievērsusies šīm somatiskajām praksēm, darbam ar nervu sistēmu, ar ķermeni, tad tās pārmaiņas ir bijušas vēl daudz īsākā laika posmā, daudz lielākas pārmaiņas, salīdzinot kā pirms tam, kad es strādāju tikai prāta līmenī. Jā, paldies, ar citu, man patīk, ka jums ir daudz jautājumi. Tas nozīmē, kad temats interesē un kad jūs strādājat pie sevis, kurām savu iekšējā bērna daļām ir jāpievērš uzmanība saskaroties ar izteiktu greizsirdību partnerattiecībās un attiecībās pret vīriešiem. Tā, es pieņemu, ka jautājums ir, kad jautājums ir, kad tev ir raksturīga greizsirdība, tā kā, kad iekšējais bērns izjūt greizsirdību, kurām iekšējā bērna daļām ir jāpievērš uzmanība. Jo greizsirdība, šeit ir tas aspekts, tā, ejam drusciņi atpakaļ slaidos, lai es varu uzsvērt to, ko vajag un atbildēt uz šiem jautājumiem. Tad greizsirdības momentu es pamanu trauksmanajā piesaistē, kur ir bāles no atstumtības, un tas, ka izlaukums, ka visu laiku ir vajadzīgs novērtējums, ir vajag justies svarīgam, vai ne, ka partneris neatbild, jo tad var būt tās visas trauksmainās domas, ka, ok, viņš neatbild, varbūt viņš ar citu čato, varbūt viņš tiekās ar citu un tā tālāk. Un tas nozīmē, ka kaut kur bērnībā tais attiecībās, kas ar vecākiem ir bijušas, tad kaut kādos brīžos, svarīgos brīžos vecāki nav bijuši emocionāli pieejami. Tā kā tas būtu visam noteikti tas emocionālās pieejamības moments, kas ir iztrūcies. Tas nozīmē, ka tev vajadzētu sniegt emocionālo pieejamību sev pirmkārt. Jā, tas ir strādāt ar savām sajūtām, emocijām. Tas, ko es tikko stāstīju un kas bija manā vakardienas Instagram postiņā, kā jūs savus sajūtas, emocijas. Un tiešām arī tajā brīdī, tad, kad tu izjūti to greizsirdību, tad tu vari sakonektēties ar savu ķermeni, jo tavā galvā vienmēr būs tās trauksmainās domas un tie visi negatīvie scenāriji, tāpēc strādāt ar savu prātu, tas ir ļoti, tas ir limitējoši. Bet tu, kas sakonektējies ar savām sajūtām, savām emocijām, kas notiek tavā ķermenī, ok, kur es izjūtu to greizsirdības sajūtu, un vienkārši esi ar viņu ar brīdi. Tas var likties tā nekomfortabli, bet pamēģini, ja tu nekļūst ārkārtīgi triggerot, ja tu spēj saglabāt apzinātību, vienkārši pamēģini būt ar to sajūtu un ko es pamanu, kas notiek, kad es fokusējos uz to sajūtu, kurā vietā manā ķermenī tā ir, kāda ir tās forma, krāsa. Esi ar to kādu brīdi, ko šī sajūta man vēlas teikt, kāds ir šīs sajūtas vēstījums. Jo tad tu arī sāksi saprast, kas ir tas, kas tev ir vajadzīgs, un tu varēsi sākt saprast, kādas ir tavas emocionālās vajadzības, un līdz ar to tu varēsi, tā teikt, sākt dziedināt un pāraudzināt savu iekšējo bērnu, apmierinot savas emocionālās vajadzības, jo mēs no otras sagaidām, ka tas otrs apmierinās, bet svarīgi ir tas, ka mēs paši apmierinām savas emocionālās vajadzības, ka mēs sev sniedzam mīlestību, jo pretējā gadījumā mēs vienmēr būsim tā kā iztukšotas mutes, kas sagaidīs no otra, un ja otrs nesniedz, tad mēs apvainosimies, vai jutīsimies, ka mēs neesam svarīgi, vai mēs būsim greizsirdīgi. Tā. Un tad vēl, par greizsirdību, tad kur vēl es saredzu greizsirdības ievainojumu, grūtības uzticēties. Jo, ja tu esi piedzīvojusi, kad, ja tevī, tajā prātā, tavā nervu sistēmā ir šis iekšējā bērna ievainojums, tad, kad
es biju nedrošībā, kad es izjūtu nedrošību, mani vecāki nebija man blakus, jā, jo nu, varbūt lietas, kas bija pilnībā ārpus kontroles, vecāki bija fantastiski, bet notikās kaut kas, kas bija ārpus kontroles. Vai varbūt tiešām bija traumas ģimenē tādā ziņā, ka nu, vecākiem bija atkarības, piemēram, alkohola atkarība, un vienkārši viņiem bija vienalga tajā brīdī, kad viņi bija tajā atkarībā, ka viņi bija piedzērušies, viņiem bija vienalga, kā bērns tajā brīdī jūtās. Un bez šaubām, ka bērns esot viens ar to stresu, kas viņam ir radies, ja, esot viens ar to, ka bērns izjūta nedrošību, vecāki nav šobrīd ar mani, viņi neparūpējās par mani, kā es varu uzticēties. Ja. Un līdz ar to izveidojās arī šī tendence, ka, es nevaru paļauties uz savu partneri, es nevaru paļauties uz savu partneri, jo iespējams viņš man nodos, viņš nebūs man blakus, tad, kad man ir vajadzīgs. Varbūt viņam ir kaut kas cits svarīgāks, varbūt viņam ir cita svarīgāka. Nu tā. Un arī tiekšanās pēc ārēja apstiprinājuma, kas arī izpaužās, kur arī izpaužās greizsirdība tādā ziņā, ka, ja tu varbūt tu nepasaki man, ka mīli mani un ka es esmu skaista, un tad es pamanu, ka kaut kādās sociālās situācijās man liekas, ka tu vēro kādas citas sievietes, greizsirdība un tā tālāk, bet varbūt bet tāpēc, ka tev ir šis iekšējā bērna ievainojums, šīs grūtības uzticēties, kaut kas ir noticies tavā dzīvē, kur vecāki tev neaizsargāja no briesmām savā bērnībā, tāpēc to visu situāciju saredz dramatiski, un tāpēc tu varbūt pat ieraugi, ka, lai gan viņš reāli patiesībā skatījās kaut kur citur, bet tu jau savā prātā esi izveidojis to scenāriju, kad es neesmu viņam pietiekoši svarīga, un viņš man nepasaka, es viņam esmu svarīga, tāpēc tu jau ieraugi, ok, man liekas, ka viņš skatās uz citu, un tu kļūsti greizsirdīgi, lai gan tur patiesībā nemaz nav iemesls greizsirdībai. Bet arī, protams, varbūt tā, ka tiešām ir iemesls greizsirdībai, vai ne? Jo arī šie cilvēki, nu, kā šeit ir minēts, attiecībā uz ievainojumu, iekšā bērnu ievainojumu, kas izpaužās kā grūtības uzticēties, kur tu kā bērns esi piedzīvojis nodevību, tad, ja šis ievainojums ir nesadziedāts, tu arī piesaisti cilvēkus, kas nodod tevi. Tā kā tu vari piesaistīt cilvēkus arī, kas tev dod pamatu tiešām būt greizsirdīgai. Nu tā, nu, jā. Nu tā, un vēl īstenībā, ko es vēl gribēju uzsvērt, ko es varbūt neuzsvēru īstenībā lekcijas ietvaros un atbildot ar šo jautājumu par mātes un tēva ievainojumu. Ja ir, jo es runāju par to, ka ja ir šīs paauģu traumas, piemēram, māma teica, kaut ko ir piedzīvojuši savā bērnībā, neizmitināts bērnības traumas, un tas nav sadziedēts, tad viņi neapzināti tos visus mehānismus nodod tālāk savam bērnam. Un šeit var būt tas aspekts, ka iespējams tu kā bērns varbūt pat nepiedzīvoji to, ka vecāki tevi nodeva, bet tāpēc, ka piemēram, tava mamma vai tēvs ir piedzīvojuši no saviem vecākiem, ka tika nodoti kādu no šiem iekšējā bērna ievainojumiem, un tas ir nesadziedēts, tad tos neapzinātos mehānismus, to sajūtu par sevi un tos visus paternus, tos visus mehānismus vecāks neapzināti nodod savam bērnam. Un tāpēc lai gan tu neesi piedzīvojusi to traumu, to ievainojumu, bet tu to esi saņēmusi no savas mammas vai tēta, un tas var izpausties arī attiecībās ar vīriešiem. Ja ir šis tēva ievainojums, kur piemēram, tēvs ir bijis emocionāli nepieejams dēļ savām bērnības traumām, tam dēļ, ka viņa vecāki ir bijuši tādi pret viņu, un viņš nav spējis sniegt šo tevišķo klātbūtni, šo tēvu drošību un klātbūtni, viņš ir bijis emocionāli nepieejams, tad ir ļoti iespējams arī, piemēram, kad, ja tas nav izrisināts, ka tad tu kā pieaugusi sieviete, tad tu savā dzīvē piesaisti emocionāli nepieejams vīriešus, kas arī rada attiecību problēmas, greizsirdību un, protams, arī varbūt vēl daudz dažādi faktori, kas arī nāk no šī māmas vai tēta ievainojuma. Tā. Tāpēc arī, tas atkal ir darbs, tas ir darbs uz savu iekšējā bērnu ievainojumu, bet tur atkal tas aspekts ir, ka, ok, tas, kas notikās, tā nebija mana vaina, bet mani vecāki
rīkojās, reaģēja tā, tāpēc, ka viņiem pašiem bija neizrisināts traumas, tad, kad es saprotu, ka tā nebija mana vaina. Tā, skatāmies, kas vēl šeit ir. Jā, man prieks, ka jums patikās. Daudz runāju. Šeit ir turpinājums, komentārs manai atbildē, kuras atbildēju par to, ka meitas ir izjutušas atšķirtību. Paldies, cenšos daudz runāju un arī klausos, saprast emocijas, gan savas, gan viņas. Jā, tad turpini un tiešām palīdzi viņai noformulēt un reflektēt par to, kā viņa jūtās, tā kā to, kas ir. To, ko viņa neapzinās, to, ko tu saproti, to, ko tu pamani, ko viņa neapzinās, tad palīdz viņai drošā veidā to šķetinātu zāru un palīdz viņai saprast, palīdz viņai saprast to atšķirību, kad viņas sajūtas, emocijas ir valīdas, bet tā interpretācija, to interpretētu tā, ka es neesmu svarīga, jo teiksim, tā sajūta, emocija ir, es jūtos vientuļa, es jūtos nedroši, man ir bailes. Ja? Tās visas sajūtas, emocijas ir valīdas, neatkarīgi no kā. Ja? Bet tā interpretācija, kas viņai var no tā būt, tāpēc, ka es izjūtu bailes, vientulību, tas nozīmē, ka es mammai neesmu svarīga, tā interpretācija tā ir nepareiza. Ja? Un tu viņai var palīdzēt saprast, kā tās sajūtas, emocijas ir valīdas, sniegt emocionālo pieejamību, bet palīdzēt viņai tā teikt, iztaujāt tās viņas domas, interpretācijas, ka tās iespējams nav pareizas, un palīdzēt viņai saprast, ka viņa tik un tā ir pieņemta, mīlēta, svarīga, pat ja viņai nāk tādas domas prātā. Okay. Es redzu, ka vairāk nav jautājumi. Ja kādam vēl ir jautājumi, tad droši jautājiet, bet tā citādāk. Paldies jums visiem, kas bijāt šeit klātienē. Paldies par pacietību ar visām Zoom problēmām. Un, man liels prieks, ka jums ir bijis vērtīgi. Un, tad sekojiet līdzi informācijai. Un, kā es saku, pirmdien varēs iegādāties mini-kursu Mana vērtības apziņa. Un tad jau arī tuvākajās dienās vai nedēļās būs arī pieejami vēl dažādi mini-kursi, kas arī būs atrastēti arī dažādiem no šī iekšējā bērnu ievainojumiem. Tā kā vienkārši soli pa solim sekojot līdzi. Un ja vēlaties arī saprast vairāk, uzzināt par to, kā var ar mani individuāli strādāt, kā coachu, mentoru, somatisko terapeitu, tad droši rakstat Instagramā vai e-pastiņā, sarunāsim konsultācijas zvanu Zoomā, varēsim parunāties vairāk par tavu individuālo situāciju, vai manas pieejas dara, vai tu gribi strādāt ar mani vai nē, un tā tālāk. Un arī, kā es saku, tad gada sākumā, janvāra sākumā arī sāksies pieteikšana grupu programmai, kas būs tāds vidus variants, gan atbalsta ziņā, gan arī cenas ziņā starp šiem mini-kursiem un starp individuālo programmu. Tā. Bet lai jums ir forša nedēļas nogalē un fantastiski forši, sirsnīgi, mierīgi, mīļi Ziemassvētki, un tad jau uz saziņu drīz, un ja kas, tad rakstat Instagramā, e-pastiņā, un tad jau sazinamies. Tā.